Labrīt! Šorīt TV24 runāšu par pārtikas cenām un ko var īsi pateikt jums. To, ko šobrīd rāda Latvijas bankas pētījums, ka Latvijā tāpat kā visur pasaulē auga pārtikas cenas. Arī Latvijā pārtikas cenas kopumā ir ne tās zemākās Eiropas Savienībā, mēs esam 13. vietā starp 28 valstīm. Kāpēc? Tas ir dažādi apstākļi, maziņš tirgus, pamatā un liela pārregulācija, kā arī attiecīgi jautājums par nodokļiem, jo daudzās valstīs PVN pārtika ir samazināts. Kas būtu darāms, kā teica arī finanšu ministrs Ārvils Ašerādens, ka tas, ko šobrīd valdība dara, ir palielina minimālo algu un palielina neapliekumu minimumu. Līdz ar to iet pareizo ceļu, ka piedāvā cilvēkiem lielāku naudas masu, lai viņi varētu kompensēt inflāciju un attiecīgi pārtikas cenu pieaugumu. Ja mēs skatāmies, kā Latvijā ir bijis gada laikā, tad jāsaka tā, ka pārtikas grozs mums ir kļuvis lētāks. Pārtikas grozā ir 57 produkti, un ja pirms gada tā summa bija 158,52 eiro, tad šogad tas ir 153,03 eiro. Protams, ka ir preces, kas ir palikušas dārgākas, un ir preces, kas ir palikušas lētākas. Piemērus varbūt neizklāstīšu pārāk garš stāsts. Lūk, tas arī šodienai viss. Ja gribat vairāk, rakstiet, prasiet.